Labdien, darbie skatītāji! Mēs šodien esam tādā ļoti interesantā diskusijā, kas ir par godu ilgbūtības fórumam, kas ir par ilgtspēju, notiek jau 3. gadu, rītdien pasākums. Un tad šajā gadā esam izlēmuši paaicināt ļoti interesantus viesus, katrs no savas, ja tā var teikt, pārstāvētās jomas. Ar mums kopā ir gan uzņēmēji šodien, gan valsts politikas veidotāji. Un stādīšu sākotnēji priekšā, un tad jau katram lūkšu arī nedaudz iepazīstināt, kas ir tas, ko jūs darat. Un tad pirmais viesis mums ir Rudīta Vesere, kas ir Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos. Atļaujas nolasīt, ļoti garš amata nosaukums. Tad otrs viesis mums ir Gins Kukainis, kas ir SIA ZAO valdes priekšsēdētājs. Aiga Grasmane, Klimata un enerģētikas ministrijas klimata pārmaiņu departamenta direktore, Armands Bēziķis, Neste Latvija, valdes priekšsēdētājs, un Raivis Bremšmits, ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos. Pirms ķeros klāt šīs tēmas tādam kā pamatojumam, jau var teikt, jo esam veikuši pētījumu. Šodien mēs runāsim par pētījuma datiem, kas apliecina, ja parāda to reālo situāciju, kā uzņēmēji domā un dara lietas ap ilgtspējas jomu. Es tomēr gribētu katram no jums pajautāt tādu ievadu, mazu tādu īsu iepazīšanos, kas ir tas, kā katrs no jums esat iesaistīti ilgtspējas jautājumā. Raivi, sākot ar jums, ja tā būtu minūtē jāieskicē, kas ir tas, kas ir ikdienas kārtībā par ilgtspējas jomu? Jā, vispirms labdien visiem! Pirmais, protams, ir kā atbalstīt uzņēmējus, ražot produktus, kas ir pietiekoši ilgtspējīgi un konkurētspējīgi. Par to noteikti mēs plašāk runāsim, kā mēs izprotam šo ilgtspējas jēdzienu, vai tas ir vienkārši modes kliedziens, kā bija pieteikts tēmā, pētījumā precīzāk, vai arī tā īstenībā ir mūsu vienkārši tirgus realitāte. Tā kā īsumā atbalsts uzņēmējiem, lai ražotu un pārdotu labākas preces un pakalpojumus. Super. Es esmu pārliecināts, ka par šo būs jautājums, jo pētījums arī parāda vienu tādu vajadzību, ko uzņēmumi ir ieskicējuši. Aiga. Jā, sveicināti. Klimata un enerģētikas ministrija ir atbildīgā iestāde par klimata politikas koordinēšanu, lai mēs rīkotos gan savā ikdienā, katrs no mums, gan arī uzņēmumi, ar skatu nākotnē, gan tuvākā, bet kas ir svarīgi vēl tālākā nākotnē. Un, mēs veidojam politiku, tā skaitā arī normatīvos aktus, kas skar katru iedzīvotāju un uzņēmumus un mūs visus kopā, lai attīstība Latvijā un lai tā būtu ilgtspējīga. Tā kā ļoti tieši saistīta ar šodienas diskusijas tēmu ir mūsu darbs. Paldies, prieks dzirdēt. Rudīte. Labdien! Es pārstāvu vides aizsardzības jomu, kas savukārt sākotnēji ir bijusi kā tāds aizsākums vispār runāt par vidi, par resursiem, par viņu efektīvu izmantošanu un lietošanu. Sākot jau ar ilgtspējas jēdzienu, ko Brundtlandes kundze savu laiku nosauca un minēja. Šodien varam teikt, ka vides aspekti ir iekļauti pilnīgi visās nozarēs, jo mēs nevaram iedomāties, kā dzīvot vidē, kura nav kvalitatīva. Un mums noteikti visiem kopā ir svarīgi, kā mēs lietojam savus resursus, jo ne jau viss mums ir mega daudzos apjomos, daudz kas ir diezgan ierobežotā lielumā pieejams. Un tas ir vistīrākā mērā saistīts ar ilgtspēju, kā mēs saimniekojam, kāda saimnieka mēs esam savā zemē. Paldies! Un uzņēmēju pusē mums ir Gins. Mēs arī neslēpšu pirms pārmijām vārdu pirms pasākumu. Un kā Gins teica, tad, ka strādā tajā nozarē, kur patiesībā viss nonāk. To, ko mēs saražojam kā iedzīvotāji, kā uzņēmēji. Un ļoti liela dienas kārtība, es domāju, ir ilgtspējas joma, varbūt pāris vārdos. Labdien! Strādājot vides pakalpojumu uzņēmumā, mūsu tiešā atbildība ir rūpēties par vidi un rūpēties par vides nodrošināšanu arī nākamajām paaudzēm. Tā ir tāda atbildība, kur sevi ietver noteikti daudz arī izglītošanu, informēšanu un procesu pārskatīšanu, lai ikvienā tajā darbībā mēs būtu cenšies izdarīt maksimāli labāk. Paldies! Un Armand? Labdien! Neste ir izsēdni zinām, kā naftas pārstrādes uzņēmums, viens no
lielākajiem Skandināvijas valstīs, taču jau pēdējos, teiktu, gandrīz 20 gadus tas fokus ir mainījies. Un mēs koncentrējamies uz to, lai pārstrādātu atkritumus, atlikumus un saražotu ilgspējīgu degvielu. Līdz ar to arī nākotnē un jau šobrīd galvenais fokus ir tiešām ilgspējīga degviela. Mēs varam piedāvāt gan klientiem, un arvien vairāk mēs to akcentu liekam arī uz procesiem, kā mēs varam padarīt procesus efektīvākus, gan piegādājot izēvielas, gan nogādājot savas preces klientiem, lai tas būtu maksimāli izdevīgi. Tātad, principā, arī klausītājiem būtu jāsaprot, ka, ja tas ir degvielas tirgotājs, tas nav tikai par degvielas pārdošanu, ko uzskata par fosilo kurināmo, bet patiesībā dienas kārtībā ir ļoti daudz virzienu, kā attīstīt gan šo ilgspējīgo degvielu, elektroauto uzlādes tīklus pieņem un vispārējās lietas. Ir pārstrādāt visus iespējamos atkritumus, atlikumus, lai veidot šo cirkulāro ekonomiku un dotu pavisam jaunas tehnoloģijas, ko mēs varam izmantot. Paldies jums par ievadu, un es no savas puses arī ievadā gribētu ieskicēt. Patiesībā mums ir vairāk sarunu bloki šodien, un katra sarunu bloka sākumā es atļaušos ieskicēt varbūt tādas galvenās atziņas, ko parāda šis pētījums, ko mēs veicām. Lielā mērā viņš bija orientēts uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Šeit mēs par maziem vidējiem uzskatām uzņēmums darbinieku skaitu līdz 10 un darbinieku skaits no 11 līdz 50, un tā skaitā arī lielie uzņēmumi. Tātad mēs atļāvāmies arī salīdzināt šo situāciju ilgspējas jomā visos trijos aspektos, gan vide, jeb klimats, gan arī pārvaldība, gan arī sociālais aspekts. Un viena tāda, laikam, kopējā atziņa ir tāda, ka Latvijā mēs varam raksturot uzņēmumu aktivitāti kā vidēji augstu, bet tajā pašā brīdī mēs redzam tādus divus, ja var teikt, virzienus. Tas, kas attiecās uz lielajiem uzņēmumiem, kas ir 250 darbinieku un vairāk, tur notiek daudz, un tiešām ne tikai varbūt tādas, runājot par mērķiem, bet arī mēs varam pārvaldības jomā redzam, ka uzņēmumi arvien vairāk mēģina, tā teikt, nostiprināt veidu, kā viņi strādā un kā viņi sasniedz savus mērķus. Savukārt ar maziem vidējiem uzņēmumiem tur situācija parādās savādāka, un šeit ir daļa uzņēmumu, kas šo ilgspējas jautājumu neliek dienas kārtībā un arī īsti nezinu, kāpēc tas būtu jādara. Liekas, ka no tā var secināt arī to, ka trūkst informācijas. Un īsti nezinu, kur to meklēt, un varbūt arī vēl nav sapratuši to, ka, ja šīs prasības pagaidām neatiecās tieši uz šo mazo vidējo uzņēmumu, tad tas, kas notiekās lielo uzņēmumu kontekstā, kur šīs prasības jau nāk ļoti konkrēti iekšā, tad ir neizbēgami būt gataviem arī teikt, ko es daru kā uzņēmums ilgspējas jomā, ievākt vismaz minimālo datu kopumu un padomāt par to, kā tas tiek pārvaldīts, lai būtu šie mērķi un tam līdzīgi. Un interesanti atziņa bija, ka daļa no uzņēmumiem ilgspējas jomu vispār kopumā uzskata kā par modernu trendu. Tas tā ir tāda moderna lieta par to runāt. Man gribētos teikt, ka tas tā laikam vairāk nav, un es gribēju uzdot jums tādu jautājumu, kā jums šķiet, vai tā ir tā modernā lieta, ja tas trends, vai tomēr ir savādāk un ir kādi fakti, kas liecina par to, ka ir savādāk. Es skatos, acu skatiens man krīt uz Gintu. Kā ir, vērtējot no savas ikdienas? No manas skatu punkta, man šķiet, mēs esam tāda runātāja tauta. Tā kopumā mēs esam tāda runātāja tauta, un varbūt tie darbi mums kaut kur pēc tam paliek nopakaļ. Un droši vien ir kaut kāds laika rāmis, kad arī ir nepieciešams runāt, skaidrot, un tad līdz nonākam līdz darīšanai, tad bieži vien ir, tad patiesībā mēs saprotam, kas ir īstenojams, kas nav, un kur kaut kāda informācija pietrūkst, kur varbūt ir bijis tikai virsraksts, bet nav sasaiknes tālāk starp kaut kādām darbībām. Un droši vien, ka pie tā mums visiem ir jāstrādā, lai tik mazā tādā kompaktā valstī pie 1,8 miljoniem iedzīvotāju mēs spētu to veidot to informācijas apritu un tos mērķus pietiekami skaidrus, kurus mēs vēlamies darīt. Jo arī mēs esam centušies paskatīties dažādos virzienos, kā mēs savu transportu, piemēram, varētu veidot ilgspējīgāku.
tad starp dokumentiem šobrīd mēģinot atrast to tādu Latvijas kursu ir ļoti grūti, jo vienmēr tiek minēts ūdeņradas, elektrība, biometāns, bet kas ir tie uzsvari? Tad pētot mazliet dziļāk, tu nonāc līdz tam, ka tu uzzini izmaksas vienam veidam, tu uzzini, cik patiesībā tālu par ūdeņradu, piemēram, runājot, cik tālu, kas ir noskaidrots, zināms, kādas ir šīs atbalsta formas. Un tu saproti, ka tev tas viss ir jāsaliek kopā un tev jāizveidojas ir matemātikai, kur ir pieņemama sabiedrībai un kur nav 5 reizes dārgāk par to, kas ir pat labāk. Un tad tev ir jāpieņem tie lēmumi. Bet meklēt šo jauno attīstības virzienu, piemēram, biometāna ražošanu un tam līdzīgi, tur ir iemesls, kāpēc jūs to darat. Es ticu, ka viena lieta ir tas, ka jūs kā uzņēmums ticat, ka tas ir pareizais virziens, bet visticamāk ir kaut kas vēl. Skaidrs, ka mūsu darbība ir orientēta uz ilgspēju un mūsu gadījumā uzņēmumā mums tas nav trends, mums tā ir ikdiena, kurā mēs nemitīgi visās uzņēmumā cenšamies meklēt tos virzienus, ko mēs varam darīt. Transportu minēja tikai kā vienu no. Tāpat laikā mēģinot šos meklējumus sasaistīt ar to realitāti, jo mums ir jāsniedz pakalpojums, iedzīvotājiem viņam ir jāspēj nopirkt to pakalpojumu. Bet katrā ziņā pārliecība, es domāju, arī pārējos uzņēmumos viņa aizvien vairāk pieaug, jo mēs jau tās klimata pārmaiņas redzam, un ik viens, man liekas, sabiedrības loceklis jau aiz sevis vēlas atstāt vidi apkārt ap sevi ilgspējīgu un nevis tādā tā kā patērētāju sabiedrībā nodzīvot to savu laiku posmu un vienalga kaut kā ūdens aiz tā plūst. Un tādēļ ir pietiekami daudz faktoru, kādēļ mums sākot no iekšējiem dokumentiem, beidzot ar praktiskām darbībām un tādu izcilu sasaisti ar valsts pārvaldi, mums tas noteikti ir tuvā nākotnē jādara ar vien vairāk un vairāk. Okay, paldies. Aigi, jūs minējāt par normatīvajām aktiem, prasībām, politiku. Tā varētu būt tāda lieta, ko mēs varam saukt par modernu, vai tomēr ir kaut kas tāds, ar ko jārēķinās sabiedrībai un uzņēmumiem, un kā vispār valsts mērogā mēs vērtējam, kas notiek, ja tā var teikt, ar ilgspējas jomu? Es domāju, ja skatāmies uz uzņēmumiem, lieliem un maziem, tad es teiktu, ka tie uzņēmumi, kas konkurē starptautiskā tirgū, tie ir pirmie, kas viņiem vairs nav jautājumu, vai ilgtspējas politika ir katrā uzņēmumā kā norma. Tur viņi ir. Jo starptautiskais tirgus šodien pieprasa ilgtspējīgus procesus, ilgtspējīgus materiālus, un šo tirgu arī atbalsta Eiropas Savienības kopējā politika. Tātad zaļais kurs ir tas, kurš jau nosaka caur normatīviem aktiem papildus vēl tirgumu. Tātad šīs papildus prasības, kas katram uzņēmumam būtu jāievēro. Un tā kā, es domāju, ir saprotams, ka nevar būt tāda 2 ātrumu ekonomikas attīstība, kur, teiksim, lielie uzņēmumi, kas ir starptautiskā tirgu un viņi ievieš ilgspējīgas prakses. Tas nozīmē, ka viņi lielā mērā jau veido arī to tirgus piegādes ķēdēs to saturu, teiksim, kāda transporta līdzekļi, kādas degvielas. Un tas nozīmē, ka arī mazākie uzņēmumi, ja viņi šodien jau neņem vērā tās prasības, kas viņas jau ir, tā vilkme jau ir no lielākiem uzņēmumiem, no lielāka mēroga ekonomikas, tad, protams, pēc dažiem gadiem viņi var attapties kā nekonkurētspējīgi, arī kā mazu uzņēmumu. Gan uz to, kā organizē savus procesus, gan kā vērtē savus budžetus un kam tiek tērēts. Līdz ar to tas ir tāds gan tirgus mehānismi, gan normatīvi vedina uz to, ka šodien pieņemtie lēmumi, šodien veiktās investīcijas būs mūsu bilancē, ko mēs atspoguļojam. Tad Latvijā Klimata un enerģētikas ministrija ir atbildīga par SEG inventarizāciju visās nozarēs, un tātad tiek tas, ko uzņēmumi
noziņo centrālajai statistikas pārvaldē vai kādām citām iestādēm. Balsoties uz šiem datiem, tad mēs tiek veikti aprēķini par to, kas ir šīs piesārņojošās darbības. Līdz ar to uzņēmumiem arī vajadzētu, ne tikai, kad ir gada pārskats, ne tikai tur ir pozīcijas un eiro, bet būtu, es teiktu, jau jāsāk vērtēt, kāda ir šī oglekļa bilance, kuras, lai saprastu, kas ir tās investīcijas vai kā ir jāplāno savi procesi, lai mazinātu šo piesārņojošās darbības. Kas ir katrā uzņēmumā, vai tas ir darbinieku pārvietošanās vai preču transportēšana, transporta izvēle un materiāla izvēle, tad tās jau ir, es teiktu, jau tie šodienas lēmumi, kas jau katram ir kā norma, nevis tāda izvēle būt vai nebūt. Es no sevis varētu laikam piemetināt šeit, kad daudz arī diskusijas paralēli notiek par šo CO2 emisiju kvotām, kuras uzņēmumiem ir iespēja iegādāties. Un es zinu, esmu arī dzirdējis, starp citu, vienā nesen pasākumā, ko arī Klimata enerģētikas ministrija rīkoja, kad ir tādi dažādi viedokļi par šo. Ir uzņēmumi, kas ļoti orientējas uz to un skatās un saprot, ka CO2 emisiju līmeņa samazināšana tā gala rezultātā ir nauda, ietaupītā nauda, ja tā var teikt. Un ir atkal tāds bloks, kas saka, ka ļaujiet mums strādāt, un mēs varam samaksāt un nopirkt. Bet es tā atļaušos laikam savēl kopā. Tas ir tas, ko es domāju ar šo konkurētspēju. Jo rezultātā tā produkta, ja pakalpojuma cena paliek nekonkurētspējīga, jo izmaksu bāze saglabājās gan augsta. Tas laikam ir tas, kā būtu uzņēmumi par šo jādomā. Jā, viens ir pilnīgi skaidrs, ka virzību uz klimata neutralitāti 50. gadā nozīmē to, ka ir būtiski jāsamazina seg emisijas. Latvijas gadījumā ļoti liels īpatsvars ir transporta sektoram, lauksaimniecībai un mūsu nenosiltinātajām mājām, kur mēs vienkārši esam ļoti energoneefektīvi. Mēs kurinam daudz vairāk nekā mums vajadzētu to darīt. Un zinot šo, arī Eiropas komisija veido politiku, kurā ir principā paredzēts atteikties lielā mērā no fosilām izēvielām, tā skaitā arī no degvielas, viņu zaļinot un mazinot patēriņu. Līdz ar to, arī degviela, gāze, visas fosilās izēvielas tiks iekļautas ar 2027. gadu emisiju tirdzniecības kvotu sistēmā. Tad, lai tirgotu degvielu, degvielas tirgotājiem būs jāsaņem atļauja un būs tirgo jānopērk šīs kvotas. Ja tā varētu vienkāršāk teikt, tās emisijas, kas šobrīd ir, viņas sadalās. Var teikt, katrs uzņēmums var veidot sev tādu seg gāzu budžetu. Un tad, tev viņš ir jāzaļina, tev viņš ir jāmazina. Tad tev ir nepieciešams veikt investīcijas, lai zaļinātu, pārietu no fosilā uz atjaunojumiem resursiem un kļūtu efektīvākam, lai tas patēriņš ir mazāks. Protams, ka tad, kad kvotas ir jāpērk tirgu, tas būs aprēķināts daudzums, tad tas ir ierobežots daudzums. Mēs pat šobrīd nevaram prognozēt, to noteiks tirgus. Kāda būs šī CO2 komponente, ko operatoriem būs jānopērk un kā viņi to iecenos arī degvielas cenā. Līdz ar to patiešām ir tā, ka jo ātrāk uzņēmumi ar šo rēķinās un neveic investīcijas, kas neved zaļā virzienā, jo labāk. Jo, protams, šis Fit for 55 likumdošanas pakete, viņa skar visas nozares. Tā kā nevajadzētu domāt, ka kāds no tā izvairīsies. Pamanīju, ka Raivim bija procesā jau viedoklis, jau veidojies, redzēja, ka tiek piedostams. Ja varētu paturpināt nedaudz, jo man liekas, ka ļoti labi iesāki, proti par to, ka, manuprāt, var divos veidos paskatīties. Viens, tas, ko mēs runājam šeit, ir par šodienas un rītdienas cenu produktam, kas ir. Un, protams, tur arī mainās šie spēles nedaudz noteikumi par to, kā uzņēmumiem nākotnē būtu jādarbojas, respektīvi mūsu cena. Bet ir otra lieta. Šeit nedaudz pieskāries par starptautiskiem tirgiem, proti patērētāja reakcija. Jo mēs jau galu galā ražojam to, ko patērētājs pirmkārt ir gatavs maksāt,
Nu, tad tā cena, par kuru viņš arī gatavs maksāt. Otrais, kas ir viņa arī minimālās prasības. Un šeit, protams, būtu interesanti pielikt šim pētījumam blakus patērētāju reakciju gan Latvijā, gan mūsu eksporta tirgos. Iespējams, tur arī nedaudz ir atbilde, kāpēc arī par lieliem uzņēmumiem atšķirās, jo lieliem uzņēmumiem daudzos gadījumos jau šobrīd gan kapitāla īpašnieki, gan tirgus, tas, kas ir ķēdes galā, jau nāk šīs prasības par ilgtspēju, par to, kā šis produkts tiek veidots, kur patērētājs iztērējot katru savu eiro, kur viņš nonāks, kādā uzņēmumā viņš nonāks. Tas kļūst arvien svarīgāk. Ar to sakot, būtībā mainās šī patēriņa kultūra. Viņa jau rietumos ir aizgājusi. Varbūt mēs nedaudz vēl, dēļ mūsu pirktspējas, nevienmēr esam tajā pašā vilnī, ja tā varētu izteikties, bet atsevišķos segmentos esam. Tad tas pavisam noteikti notiks, man liekas, ar visām precēm. Latvijas gadījumā mēs ļoti labi to varam redzēt, piemēram, bioloģiskā lauksaimniecība, bioloģiskā pārtikā, kur ir jau viņa augstākā plauktā. Rūpniecības precēs vēl netika izteikti. Bet tas ir tikai visdrīzāk laika jautājums. Es uzreiz skatos uzņēmējiem, tika minēts lielie spēlētāji, patēriņa kultūra, produkts, pakalpojumu cena, patērētāja gatavība. Armand, noteikti, ka Neste ir šo jau redz, jau ir pētījusi nekādi secinājumi. Jā, es piekrītīšu, ka mēs to redzam no visām iesaistītajām pusēm, no visiem stakeholderiem, ar kuriem mēs sadarbojamies. Ja pirmais mēs sākam par to, ko valsts dara, tad mūsu sektorā, īpaši degvielā, šobrīd teiktu, aktuāli ir, lai mēs saprastu, kā veidojas šīs izmaksas, ar ko mums rēķināties tuvākos 5-10 gadus. Ir svarīgi šie likumdošana normatīvi akti, lai tie ir pieņemti, ir noteikti kritēriji tuvākajiem 5, 7, 10 gadiem, piemēram. Degvielas nozarēs noteikti būtu transporta enerģijas likums, kurš pašlaik ir beidzot tādā finiša fāzē, un es ceru, ka viņš tuvākajā laikā tiks pieņemts, un mēs varēsim plānot, organizēt savu darbību un arī piegādāt atbilstošas degvielas, lai šos kritērijus izpildītu. Tas ir pirmkārt, ja runājam par uzņēmumiem, tā ir taisnība, jā, uzņēmumi, īpaši lielie globāli uzņēmumi iet pa priekšu laikam, visiem ļoti lieliem apjomu uzņēmumu šobrīd ne tikai peļņas rādītāji svarīgi, bet arī šie ilgtspēja jau ir tādā pašā līmenī. Akcionāri, īpašnieki izvirza šīs prasības, kad mēs ne tikai pelnīsim, bet mēs arī rūpēsimies par vidi un sabiedrību. Jūs prasat uzņēmumiem, saviem piegādātājiem un partneriem ilgtspējas? To prasa mūsu īpašnieki no mums, un mēs arī šobrīd arvien aktīvāk ejam pie saviem piegādātājiem, pie saviem pakalpojumu sniedzējiem, ka mēs arī prasam šīs ilgtspējas risinājumus un piedāvājumus. Tas noteikti, un tas, ko mēs redzam no mūsu klientiem, kad arvien vairāk Neste kā atjaunojamās degvielas ražotājs viens no lielākajiem pasaulē, mums ir šie produkti pieejami gan mūsu stacijās, gan vairumtirdzniecībā. Mēs varam piedāvāt mūsu klientiem ne tikai transporta uzņēmumiem, bet arī redzam, kad uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, datu centri Latvijā, kuriem klienti ir ārpus Latvijas lielākā daļa, viņi, lai saražotu enerģiju šiem datu centriem, izmanto atjaunojamo degvielu, kas stipri samazina izmešus. Jā, tikai papildinot, lielākam uzņēmumam ir mazliet šobrīd vieglāk pētīt, skatīties, prasīt piegādātājiem. Mēs arī cenšamies to ļoti aktīvi darīt. Šķietami, esot mazākam vai vidējam uzņēmumam, tāda aize starp to, pat saprotot to, ka mēs vēlamies virzīties ilgbūtības virzienā, vēlamies ilgspējīgākus risinājumus, bet tā aize starp to varēšanu un to sapratni vai apziņu, to ceļu, kur gribētos iet, viņi ir pietiekami liela, jo iepriekšējā runātāja jau izteicās par to, ka viņam jāspēj nobalansēt tajā konkurētspējā, lai tas pakalpojums tam klientam būtu nopērkams. Un šobrīd uzņēmumam ir jādomā, cik platus soļus viņš spēr uz priekšu, jo kaut kā minot piemēru ūdeņradi. Mums arī šobrīd saprotot to, ka mēs gribam atrast kaut kādus risinājumus un skatāmies, izmantojam tur CNG automašīnas, pētījām ūdeņradi, pētījām elektrību, ko varam izdarīt. Tad, ja mēs redzam, ka gala rezultātā mūsu pakalpojums uz transportu ir 5 reizes dārgāks gan transporta iegādē, gan enerģijas avotā.
tad tādā brīdī ir tas izšķiršanās brīdis, jā, mēs dzirdam, saprotam, mēs vēlamies iet, bet kā? Bet tur parādās valsts loma. Un te noteikti parādās tā valsts loma, ko es sākotnēji varbūt minēju. Mēs esam tāda laba runātāja tauta, bet tad, kad nonākam līdz darbiem, tad parādās lielāki un mazāki caurumi, kuru mums visiem kopā nākotnē ir jāspēj novērst. Tad pirmais tas praktiskais varētu būt vispār uzņēmumam, sevišķi mazam vidējam, saprast, kāda ir tā prasība, jeb tas kurs, sauksim viņu par zaļo kursu, un tad uz katru nozari ir specifiskas prasības, tad ir globālā tirgus attīstības tendences un tā tālāk, bet tas ir par kompetences būvēšanu, par informācijas atrašanu, un visbeidzot jau ir ļoti konkrēti rīki, kas ir caur atbalsta programmām, un kas uzņēmums stimulē iet un investēt, lai būtu vidē draudzīgāks un tā tālāk. Kā ir politikas veidotāju pusē, vai jūs šodien jau varat teikt, ka uzņēmumiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir lieli vai mazi, ir pieejamas programmas, un kur viņas meklēt? Kā varbūt pat jautājums nav par programmām, bet paņemsim to pirmo līmeni, būvēt izpratni, saprast, ko man darīt, ko nozīmē ilgspējīgs mērķis, kā to mērīt, kur šo uzņēmums var atrast. Es droši vien gribētu teikt to, ka pirmām kārtām tā ir valsts politika, kura ir atbilstoši jāveido un jāveido tādā sabalansētā līmenī starp visām nozarēm. Lai nav tā, ka mums ir katrai nozarei savs stāsts un savs viedoklis, savs redzējums, bet tam, kam tas ir adresēts, viņam jāredz tās kopskats un tā kopaina. Un tad, ja ir skaidri redzams tam uzņēmumam pieejams, kāda tad ir valsts mērķi un kāda ir valsts politika, protams, tad nākamie soļi, ko varētu teikt normatīvi akti, kur mēs ieliekam iekšā tos mērķus un arī iespējams cipariskā veidā, kā kurā reizē tas ir vajadzīgs, kvantitīvi, kvalitatīvi. Un tad pēc tam jau ir pati īstenošana, bet tur ir vēl divi aspekti, kurus tā vienu garām ejot, otru neminēju. Tātad viens noteikti ir ekonomiskie instrumenti, kādi tiek pielietoti, jo tas daudzās politikās ir kā veicinošs instruments, lai sasniegtu kādas mērķus, vismaz vides aizsardzībā pilnīgi viennozīmīgi. Un mazāk svarīgs ir šis sabiedrības informēšanas un izglītošanas jautājums. Ja mēs izglītojam un informējam visu, tad ir runa ne tikai par uzņēmumiem, kad mazie un vidējie zina, kas, ko un kā, bet viņam pretī ir vajadzīgs arī pietiekami zinošs patērētājs. Jo tas patērētājs nezinās visus tos aspektus par ilgtspēju vai par to, kā viņš var kādu lietu lietot ilgāk, kā viņš var viņu izmantot ilgāk, kāpēc viņam nevajadzētu pirkt kaut kādas vienreizējas lietas, kas ir īslaicīgas un no kurām viendaļa mēs pat lietojam dažas minūtes, dažas stundas un pēc tam metam ārā, tad ir jāizglīto viss, bet ir jārunā ar katru savā valodā. Varbūt tas nav, es nezinu, vai tas ir labs piemērs vai ne, bet es, piemēram, esmu manījis tagad ļoti, mums tā ir tāda karsta tēma un arī publiski pamanāma par bioloģiskiem atkritumiem. Kad tā ir tā jaunā lieta, kas nāk iekšā, viņi ir jādara. Un varbūt es kļūdos, bet šķiet, ka par to maksā uzņēmums, izglītojot ar savām reklāmas kampaņām to, kad ir jāšķiro. Bet varbūt es kļūdos. Nezinu, kā ir. Šobrīd, jā, ministrija mums sola atbalstu un intensīvu pieslēgšanos, bet mēs nonācām līdz izcilam momentam, pieskārāmies atkritumiem un tās lietas, ko mēs mēģinām un iegādājamies ikdienā, mēs vienmēr to izdarām kādā tajā maisiņā, nesaukšu tagad tos uzņēmumus, bet tās tīklu ķēdes, kur tad mēs parasti ejam, nopērkam sev vakariņām, un tad to pašu maisiņu, ka mēs esam iztukšojuši, visu salikuši leduskapī, tad to maisiņu mēs saliekam, sarulējam, noliekam maisiņu atvilknītē, un tad, kad mums ir vajadzīgs atkal atbrīvoties no tā iepakojuma, ko mēs visu saliekam tajā maisiņā, tur došu šeit kaut kur zem izlietnes, un tad viņu aiznesam uz konteineru un izmetam. Un tagad mēs varētu spērt visi mazu solīti un neizmantot šos nepārstrādājumos maisiņus. Mēs varētu izmantot biodegradāblus maisiņus, jo tas mazais maisiņš, ko mēs tajā veikalā esam paņēmuši, viņš atbrauc pēc tam līdz atkritumu poligonam, iziet cauri iekārtām, iekārtas viņu saplēš, tad viņš rada problēmas, ka viņš vējā mēdz pacelties un pie mazākās iespējas kaut kur aizlidot, plus tas maisiņš visās tajos procesos, šķirošanas procesos ir
milzīgi traucējošs faktors. Arī tā skaitā bioloģiski noārdāmos atkritumos, kur faktiski mēs esam nodalījuši no savām mājsaimniecībām bioloģiski noārdāmos atkritumus, kurus pārstrādās. Bet mēs to visu esam ielikuši nepārstrādājumā maisiņā. Un tas maisiņš visu to labo darbiņu mums sabojā. Es tomēr nedaudz oponēšu, tāpēc, ka faktiski, pilnīgi pareizi jau teicu par maisiņiem, ka viņas nevajadzētu, bet te ir tas stāsts, kas bija jautājums arī, kas tad īsti par kādu naudu izglīto. Atkrituma apsaimniekošanas jomā atgādināšu, ka mūsu maksājumos ir ierēķināta arī nauda, lai mūs informētu, izglītot, lai būtu pētījumi, kā vēl darīt labāk, kā vēl vairāk var samazināt šo atkritumu apjomu kā tādu. Un tad pie viena tas ir tas stāsts, kad ir jāpasaka tam patērētājiem, tam gala lietotājiem, kāpēc viņam to maisiņu nevajag. Otrs ceļš, protams, noteikti šim maisiņam augstāku cenu, tur jau nav vajadzīgi obligāti noteikt, ka tas ir visā valstī un visiem uzņēmumiem vienāds. Jo tajā brīdī, kad cilvēks saņem kaut ko par velti vai par ļoti simbolisku samaksu, tad viņš arī nerēķina, cik tas viņam maksā un tā tālāk. Bet ja mēs parēķinātu, ka mums ir pārpa 100 maisiņiem gadā uz cilvēku Latvijā, ko mēs saražojam, izmetam ārā, respektīvi, tad parēķinām, cik katrs maksā un kādi ir tie izdevumi. Un ja mēs to visu arī skaidrojam cilvēkiem, tad mēs varam tā kā kopīgi nonākt pie rezultātu. Jo nebūs tikai tā, ka tikai uzņēmums, tikai valsts un tikai iedzīvotājs. Es par atbalstu, ja varētu pielikt, cik izskanēja jautājums, kur meklēt. Būtībā atbalsts ļoti dažāds, un arī šobrīd, ja mēs iesim kaut vai Altumā, kas ir no ekonomikas ministrijas energoefektivitāte, ir atvērta kārta. Šo pieminot, vienkārši viens piemērs, kas, manuprāt, raksturo to mums iepriekšējās kārtās, ir nedaudz vairāk kā 100 atbalstītie projekti. 90 ir atjaunojumi energoresursi, aptuveni 20 būs energoefektivitāte, 2 elektromobīļi. 2. AR tik daudz, tāpēc, ka cena cēlās vienkārši resursiem. Tātad pirmais, ko jau mēs te sākām, ir vienkārši cena, uz ko mēs skatāmies. Protams, tas ilgtermiņā ietekmēs, piemēram, marķējumu. Viņi varētu teorētiski marķēt produktu un tādā veidā arī patērētājiem piedāvāt labāku. Līdz ar to, ka mēs runājam par instrumentiem no valsts, mēs, protams, varam nosubsidēt vai kaut kādā veidā ar grantiem vai kā kompensēt daļu, ko patērētājs nav gatavs samaksāt. Līdz kaut kādam līmenim, bet noteicošais ir patērētāja uzvedība, es gribētu teikt. Arī gatavība patērēt produktus. Tāpēc atšķirās šīs eksporta tirgi, vietējie tirgi, un te pabeigšu. Tas maisiņa piemērs, atvainojiet, ka paņemšu. Viņš jau nemaksā neko īstenībā. Tā ir izvēle. Var paņemt vairāk lietojumu, tā ir vienkārši izvēle, kas ikdienā, ja mēs runājam par tādiem ilgtspējīgiem principiem, jo man likās, ka kā kolēģi iesāk mazāk patērēt, ka Ziemassvētkus gandrīz aizlikt, jo tur mēs patērējam ļoti daudz un tirgotāju viedokļi. Jā, arī dažādi mūsu ieradumi. Viņi nemaksās neko, tās ir patērētāja izvēle. Patiesībā tā izšķiršanās var būt man kā sabiedrības loceklim, vai tas vienkārši var būt izšķiršanās kā valstī, ja mēs tā nedarām. Bet visticamāk arī, laikam mēs runājam par patērētāja ieradumu maiņu, jo vairāk mums apkārt ir piemēru, jo vairāk mēs sākam saprast, ka tā ir jaunā norma, tas ir jaunais dzīvesveids. Man liekas, te arī tāpat pieminētā energoefektivitāte un siltinātās, ja renovētās mājas. Mums ir labi piemēri Latvijā pilsētas, kuras ir to veiksmīgi sākuši darīt, un mēs iebraucot pilsētā to efektu redzam, jo tas ir tā teikt, kaimiņš kaimiņam pastāst, un viņš redz reiz arī šos visus ekonomiskos iegūmus un tam līdzīgi. Tā kā tur visticamāk ir ilgs ceļš ejams, man gribētos laikam apgalvot šeit, kad arī pašam patērētājiem kā cilvēkam ir jābūt vidē, kas viņai dod piemēru, manuprāt, vide ir arī uzņēmums, kurā viņš strādā. Un es arī skatos tagad, ko daži interesanti arī pētījumu dati, tādas top lietas, ko Latvijas uzņēmumi plāno darīt, lai mazinātu uz vidi ietekmi, tātad atkritumu šķirošana, ūdens un enerģijas taupīšanas pasākumi, atkritumu daudzumu samazināšana, un kaut kur parādās tādas lietas kā pārējais atjaunojamo enerģijas izmantošanu, kaut gan tas nebūtu dominējošais, un tur vēl ceļš ejams ir pārējais ilgspējīgām izejvielām,
tas ir vairāk attiecīgi uz ražošanas uzņēmumiem attiecās, un zaļais transports. Un šeit zaļais transports, kas man iekrita acīs, ka te ir arī tādas kā divas frontes izveidojušās. Man liekas, tas stāsts nedaudz tur saistīts ar to, cik ir tie noliedzēji un ticēji par elektroautomobīļiem, bet tur ir gan parādās, ka viņi to plāno darīt, gan neplāno darīt. Man gribās teikt, ka te arī ir tā paralēla ar šīm atbalsta programmām, jo vairāk nāk šīs atbalsta programmas uzņēmumiem, kurus viņi var izmantot, jo vairāk tad uzņēmums arī varēs plānot šīs investīcijas jaunā veidā, kā viņi strādā, tā skaitā arī jaunas tehnoloģijas, emisiju samazināšana. Tāpēc šis punkts parādās pie tā, ko uzņēmumi neplāno darīt, jo visticamāk tas ir dārgi. Vai arī nesaprotam, kā to darīt. Es domāju, ka tur ir, varbūt atkarībā no nozares, tur varētu pavērties arī tāda raķešu zinātne, kā to izdarīt un runāt par to, vai tehnoloģijas eksistē vai neeksistē. Tā kā, šīs ir tādas lietas, bet vēl, ko es gribēju pieskarties uzņēmumiem, ja pajautājam, kas ir tas, ko viņi sagaida, tad viņi, piemēram, min atbalsta programmas. 5. daļa nodokļu atlaides, gan arī vai tikpat daudz. Tāpat arī kreditēšana atlaides, jeb finansējuma atlaides. Tas ir, protams, tas, ko es varu vēlāk komentēt, ja tāds jautājums ir no banku sektora pārstāv. Bet, piemēram, mēs skatāmies tādās ļoti konceptuālās lietās. Atbalsta programmas, kas nāk iekšā, kas ir pieejams, kas nāk iekšā. Nodokļu atlaides mehānismi, varbūt uzņēmumi vēl kaut kas ir piebilstams, nodokļi, programmas, varbūt vēl kaut kas jums nāk prātā, kas no valsts varētu būt sagaidāms. Tāda noteiktība. Noteiktība, tad, kad ir tas virziens uzņemts, tad nevar pēc gada viņu mainīt. Ir pateikts, ka, piemēram, mūsu valsts kurs ir tāds, tad mēs viņā arī dodamies, jo tā uzņēmēju, tā mazliet arī varbūt stāvēšana un domāšana ir saistīta ar to, ka varbūt vēl kaut kas mainīsies. Varbūt nomainīsies valdība un būs cits kurs, ja, kas mums bieži vien gadās. Tad noteikti vēl, kas būtu svarīgi tai noteiktībai pielikt klāt, ka mēs spētu tā kā nevis virzīties valsts mērogā uz tādu tā kā decentralizētu pārvaldību, un ir ļoti daudz atbildīgie, bet vairāk tā kā censties veidot tādu centralizētāku to pārvaldību, kad mēs skaidri saprotam, kurš ir atbildīgs par to, kuram jautāt, un kurš būs atbildīgs arī par rezultātu sasniegšanu. Jo tiklīdz mums ir ļoti daudz atbildīgo, tā atbildība pat pa sevi kaut kur staigās ar tiem atbildīgiem un nevaram saprast, pie kā īsti vērsties, kur mums meklēt to atbildi. Un tas jau nav neatrisināms, tas noteikti ir atrisinām jautājumi papildus tiem, kas ir minēti. Es tikai papildināšu Gintu, kad tepat blakus Skandināvijas piemēri, Zviedrija, Somija, kur šie spēles noteikumi ir skaidri, mērķi ir definēti, piemēram, transporta sektorā. Atjaunojamās enerģija degvielas jau sastāda stipri pār 20%, kas ir jau gadu 10 laikā nostādīts mērķis, un šobrīd tas visiem ir skaidrs, un tās cenas ir pieejamas, un patērētāji var izvēlēties, kādu degvielu, kādu transporta enerģiju izmantos. Es atļaušos par pārvaldību, varbūt nodalīšu. Mums sanāca atvērt tādu ļoti plašu to tēmu, un pie tā noteikti apgriezīsimies. Tā ir ļoti aktuāls jautājums. Bet par tādiem atbalsta mehānismiem, ar ko rēķināties, un varbūt ir iespējams atbildēt, kas nemainīsies, ar ko mēs ilgtermiņā varam rēķināties. Varbūt kolēģi jums ir. Man liekas, diezgan daudz. Tur drīzāk ir jautājums, kā tās programmas palaist, un lai viņas aiziet. Jo, ja mēs runājam par to pašu, kas ir produktu zaļināšanai, tur ir gandrīz 200 miljoni, un tā izmantotais ir aptuveni 1/6 daļa šobrīd, kas mums ir projektos atlasēs noticis. Un katrā ziņā ekonomikas ministrija diezgan atvērta un arī runā ar uzņēmēju organizācijām, kā labot. Tikko 20. februārī mums ir apstiprināti jauni aktualizēti noteikumi par to pašu programmu, paplašinot nozaru klāstu. Un te varbūt nedaudz no pārvaldības ir. Mums, protams, ko Gins arī nedaudz iezīmēja, daudz iesaistīti. Mums tāda valsts pārvaldības ir tāda tradīcija, saucās demarkācija gudrā vārdā. Bet tas, ka mēs tā kā sadalām, mēs ar šitiem, jūs tur ar tiem, un trešie tur ar pārējiem. Tad ir tas, kad daudz ir un beigās neviens. Tas, ko mēs no savas puses mēģinām,
un arī ar tiem pēdējiem, kas ir grozījumiem, nedaudz, piemēram, to kaut vai atbalstāmo nozaru klāstu neierobežot. Patiesībā mums interesē gala rezultāts, lai viņam ir labs produkts, eksports, investīcijas, nodarbinātība, nodokļi. Pavisam vienkāršojot. Neatkarīgi no nozares. Mēs arī, lai arī tā ir ekonomikas ministri, mēs, piemēram, esam gatavi arī skatīties lauksaimniecības produkcijas ražotāju pusē, tiem, kuriem vajag to atbalstu, ja viņu vajag atsevišķās programmas. Tas par to, ka trūkst tā uzņēmumu. Tas ir jautājums par pārvaldību tagad, un kā mums valsts pārvalde nedaudz ir uzbūvēta. Tā kā uzņēmumi ir visi pateikuši, kas viņiem pēc būtības viņi devuši saprast, kas viņiem ir vajadzīgs. Tas ir devuši, manuprāt, tas ir tāds nebeidzams gan process, es gribētu atļaut teikt, mainīgs process, bet vienkārši kā, ja mēs tā skatāmies uz atbalstu, jautājums bija par atbalstu. Kā mēs būvējam atbalstu? Mums ir viens fonds, otrs, trešais. Ir atbildīgais, un tad mēs izveidojam šo te burvīgo vārdu demarkāciju un mēģinām sadalīt. Tas aicinājums būtu paskatīties nedaudz plašāk, un kā es teicu, mēs esam gatavi savās programmās arī skatīties citās nozarēs. Es absolūti varu iemācīties, bet pie tām programmām arī. Mēs ilgu laiku sekojām līdz 2 gadus atpakaļ, sākām tādu intensīvu sekojām līdz biometāna atbalsta programmai. Visu laiku viņi bija ekonomikas ministrijā. Pat sekojot līdzi, es tā kā kaut kur palaidu garām, ka jau viņi Kemāla atbildībā tā biometāna programma. Es par to runāju, un tajā brīdī atkal kādam sākot to darbu skatīt no jauna, mēs apstājamies. Un tas ir tas, ko mums vajadzētu censties tā kā izskaust, lai mēs varētu tos soļus iet raitāk uz priekšu tādā savstarpējā sadarbībā. Bet, gan jau, kad tas nav pirmais un pēdējais piemērs, kur atbildība par programmām starp ministrijām mainās. Tā laikam tas vienkārši notiek, cik es saprotu. Jautājums, ja arī tā notiek, tad kādi varbūt jūsu rekomendācija, kā uzņēmumam foršāk tā sekot līdz tam un nepazaudēt to jaunāko aktualitāti un laiku, jo es saprotu, kad ir idejas un mērķi, kurus, ja uzņēmums apņemās darīt, tad pietiekami ātri ar tiem soļiem jāiet uz priekšu un jāspēt, ar ko runāt, pie kā man griezties un tam līdzīgi. Tas ir stāsts laikam par valsts politiku. Un es arī atļaušos laikam teikt, ka tas stāsts lielā mērā ir par, kad starp ministrijām ir diezgan tā sadrumstaloti laikam, ja katrs atbild nedaudz par savu un varbūt ir jābūt tādam vienam atbildīgajam, un ja tāds būtu, tad arī uzņēmumiem tas palīdzētu. Jā, te es noteikti varētu komentēt, jo tā kā daudzi jau zina, Klimata un enerģētikas ministrija ir atbildīga par Nacionālo enerģētikas un klimata plānu sagatavošanu, kurš mums ir jāiesniedz Eiropas komisijai līdz jūnija beigām. Tad pirmais plāns ir apstiprināts pirms dažiem gadiem, un tagad ir pienākums to atjaunot, tāpēc, ka ir mainījušies dažādi nosacījumi. Un mēs tagad esam tādā procesā, ka ja mēs gribētu, lai ir viens atbildīgais, tad sanāktu, ka mūsu ministrijai jābūt tā kā Vislatvijas ministrijai, kurās, tāpēc, ka klimata politikas ir horizontāls jautājums, un viņš ir visās nozarēs. Un tas, ko mēs tagad jau veselu gadu notiek ļoti aktīvas diskusijas, pagājušajā gadā viņas nebija tik aktīvas, tāpēc, ka kamēr tas nav juridiski saistoši, tad gan cilvēki, gan arī institūcijas to uz sevi nevēlas tieši attiecināt, bet tajā brīdī, ka mums ir jāieraksta savos dokumentos tieši ar kādiem pasākumiem, ar kādu finansējumu mēs sasniegsim konkrētos seg emisiju mazināšanas mērķus kādās nozarēs, jo to mums nosaka regula. Tanī brīdī aktivitāte ir ļoti palielinājusies, un tagad patiešām visi ir pievērsuši tam uzmanību, un tas, ko mēs diskusijās aicinām darīt visus, ar ko mēs runājam, visas ministrijas un uzņēmumus un organizācijas, ir pieņemt šo klimata politiku, kā integrēt viņu savās politikās. Nebūs tā, ka mums būs tāda institūcija valstī, kas saregulēs un saplānos visu. Es teiktu, ka pirmkārt ir jābūt šīm diskusijām ļoti augstī politiskā līmenī, lai nav tā, ka tiešām ministrijas savā starpā strīdās un kurš tad ir atbildīgs, un jūs mums pasakiet, kas mums jādara, bet arī ir visas, kas ir no Eiropas komisijas nākošās direktīvas un regulas,
visās nozarēs, viņas jau ir vērstas uz klimata neutralitāti. Mēs gribētu, lai katrā ministrijā tās politikas, kad tiek veidotas, ka jau šie klimata neutralitātes aspekti, ka viņi jau tur tiek, ka katrs jau to pieņem kā daļu no normālas politikas, tāpēc, ka visiem ir jāvirzās klimata neutralitātes virzienā, tāpēc, ka tāds ir tas zaļais kurs un to prasa globālās klimata pārmaiņas, ar ko mēs saskarsimies arvien vairāk. Un jo vairāk kāds teiks, ka tas mums nav jādara, jo tas vairāk neatbilst tam kopīgajam virzienam, kas ir arī finanšu plūsmas, tāpēc, ka finanses ies tajā virzienā, kas ir zaļš. Jā. Es labprāt varbūt ar tomēr ieviest nedaudz skaidrības, jo man liekas, ka mēs bišķiņi aizbraucām no temata. Un īsnībā tāpēc par to vienu iestādi vai to vienu organizāciju, kas tad viss savalk kopā. Es gribētu teikt, ka ir viens posms, kad tāpat kā jebkurš uzņēmums, kad tiek plānots budžets. Un budžets tiek plānots sākumā vienam gadam, bet ar skatu perspektīvā, mums ir vidējā plānošana un tā tālāk. Latvijā mēs plānojam, teiksim, ja valsts līmenī 3 gadu griezumā, bet, ja mēs skatāmies, ka mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, tad šis plānošanas periods ir 7 gadi. Un tas ir tas brīdis, kad ir sarunas, diskusijas, mēs šobrīd varam sākt domāt par nākamo periodu pēc 27. gada, un kad ir pirmās sarunas, cik daudz naudas vispār būs valstīm, cik nozarēm un tā tālāk. Un tad valsts iekšienē plāno, kādām nozarēm vajag un kur vajag. Tas ir brīdis, kad gan uzņēmēji var izteikt to, kur viņiem ir vajadzības, gan arī ministrijas un citas iestādes runāt savā starpā, lai atrastu to kopsaucēju un šo naudu saprogrammēt. Es negribētu teikt sadalīt, bet tieši saprogrammēt tiem virzieniem, kam tas ir vajadzīgs. Un tad ir tā sadarbības moments, un pēc tam jau, kad katrs zina, cik daudz kurā nozarē būs, tad ir jārunā atkārtot atkal ar uzņēmējiem, un tā informācija jānes sabiedrībai, kur tad valsts ir gatava likt to atbalstu. Un tad arī uzņēmējiem jāsako līdzi, un tas varbūt, ko Gīns minēja, ka mainās atbildīgie, un tagad bija vienā ministrijā, tagad otrā. Es tur tikai atgādināšu vienu lietu, kad Klimata un enerģētikas ministrija tika izveidota pagājušā gada sākumā, tātad gan uz varam, gan uz ekonomikas ministrijas bāzes. Un, protams, kad kaut kādas lietas līdz ar to pārvirzies, tāpēc arī jūs minētā programma pārvirzījās un pēkšņi bija citur. Un varbūt ar šo te pārveidošanās procesu nebija pietiekama varbūt tās informācijas, kas kur aiziet, un nebija pietiekami informēta sabiedrība detaļās. Tieši detaļās, jo visi zināja, ka ir jauna ministrija, ir jaunas atbildības. Un otra lieta ir šī te horizontālā sadarbība vai politikas. Klimats nav vienīgais. Es nāku no jomas, kas ir vides aizsardzība, kur šie procesi, kā integrēt vides jautājumus, citās politikās ir ar diezgan garu pieredzi. Un mēs atceramies sākumu, kad neviens par to neko negribēja dzirdēt. Es šobrīd varu apgalvot pilnīgi droši, ka mēs paņemsim kādus jaunos politikas dokumentos, viņos visos būs kaut kas jau ielikts. Cik precīzi, cik detāli, cik atbilstoši, tas jau ir tālākais jautājums pie apspriešanas, bet neviens neaizmirst, ka tur ir jābūt šiem vides aspektiem, jo tas nozīmē gan resursus, kā mēs lietojam, tas nozīmē, kādā vidē mēs dzīvosim, un tas nozīmē, cik paši mēs būsim veselīgi un sabiedrība, kas var attīstīties. Tā kā viss ir jāskatās tomēr kompleksā kontekstā, nevis jāmēģina tā teikt raustīt to deķīti. Jo, protams, ka nozare vai nozars pārstāvošā ministrija jau arī labi zina, kas tai nozarē ir un atbilstoši izstrādā šos noteikumus. Bet svarīgi, lai šī informācija nonāk pie uzņēmējiem. Šis Veseras kundze vienkārši izcili, ja tas tā arī būtu, un skaidrs, ka tādam ir jābūt mēķim, kā Veseras kundze min, un tā atbildot iepriekš uz to aktivitāti, kas ir Nacionāla enerģētikas plāna, kāpēc tā aktivitāte ir, tāpēc, ka faktiski šobrīd ir redzami tie skaitļi, tās emisiju samazinājumi, kādi tur tiek plānoti pa nozarēm. Ir nesaprotam, kāpēc ir, piemēram, kaut kādas nozares atsevišķi saliktas kopā un plānots viņām lielākais emisiju samazinājums. Tur, piemēram, atkrituma ūdens saimniecība mīnus 39%, 18. lapā pašā augšā tabula. Un nav īsti saprotams, tad, ja ir tik liels plānots un tāpat laikā pieļauj un fondu naudu paredz tehnoloģijām, kas emisiju samazinājumu īstenībā
nerada. Un tāpēc tā aktivitāte šobrīd ir tik liela, kad nozare kopumā sajūt tādu negodprātīgu rīcību. Ja? Jo vienam tiek prasīts pa pilnu programmu izdarīt visu, kādam tiek pieļauts, būs labi, lai jums tur nebūtu tur tāds kārtīgas tehnoloģijas jāpiloto un lai nebūtu tur izmaksu pieaugums vai tur tarifu pieaugums. Jūs varat tā kā, ejiet ātri, skrienat cauri, kamēr vēl Eiropā vecā direktīva. Tas ir tās lietas, kuras gribētos, ka tomēr tiek kompleksi skatīts, un līdzīgi, kā arī Vesers kundze teica, ka ir tomēr, ka tajā plānošanā ir milzīgs laiks jāiegulda, jo nepavēlti ir tas tāds teiciens labāk 2 stundas ilgāk paplānot, un droši vien, ka būs pāris dienas mazāk jādara. Tā kā tas noteikti ir tāds sētīgs, un ne tikai tāds pārmetums vienā pusē vai otrā, arī uzņēmēju pusē pilnīgi noteikti arī vienotāka viedokli paust par nepieciešamajām lietām un aktīvāk varbūt jau arī sākotnējā stadijā komentēt un sniegt viedokļus. Es atļaušos bišķi iekorģēt to diskusiju tajā virzienā. Tas tāds nebeidzamais stāsts. Mēs, protams, ka nenonāksim šodien līdz tādam perfektam risinājumam, ka mēs jau redzam, ka rītdien viss notiekās savādāk, bet es domāju, ka ieskicējušies ir gan jau, ka zināmie tie izaicinājumi. Es bišķi pagriezīšu to diskusiju atpakaļ pie uzņēmumiem un atgriezīšos pie tā fakta, ka trūkst tās informācijas, trūkst tās zināšanas, trūkst tā sapratne, kā šos mērķus definēt. Atkal mēs varam runāt par to, ka tā ir tāda paraduma maiņa ne tikai patērētājiem, bet pašam uzņēmumam. Un es ievirzīšu to tēmu nedaudz tajā pārvaldības stāstā, domājot par kompetences celšanu, par izglītošanu, par sapratnes veidošanu. Vērsīšos pie uzņēmējiem, par cik zinu, ka jūsu uzņēmumos notiek daudz, un mēs arī runājām gan par ilgtspējas ziņojumiem, gan par šiem mērķiem un tā tālāk. Armand, no jūsu puses, kā līdz tam nonākat? Es saprotu, ka, protams, ka ir mātes uzņēmums, kuram ir lielie mērķi, bet tomēr tam visam ir jāiet līdz pat darbiniekiem, kas to izdara šeit, Latvijā un Baltijā un tam līdzīgi. Jā, mēs kā liels uzņēmums noteikti varam mācīties un ņemt piemēru no grupas, no savu mācu uzņēmumu, kuram tas ir bijis jau daudzus gadus, un mēs redzam, kā tas strādā un tie procesi ir ievirzīti. Un šobrīd tas jautājums ir, cik daudz mēs varam atļauties savu resursu, vai konkrēti nominēt cilvēkus, kas tikai par to dara, vai atkal dot papildus uzdevumus pienākumus jau esošajiem darbiniekiem. Un tas ir no tā kopējā uzņēmuma tā mērķa, cik daudz mēs gribam sasniegt, vai mēs iesim soli pa solim un tad pamazām to struktūru un veidosim, vai arī uzreiz tādu lielu pamatīgu plānu, kur ir ilgtspējas vadītājs, kur ir attiecīgi katrā procesā cilvēks, kas to kontrolē un izvērtē. Tā kā tas ir katra uzņēmuma vadības lēmums, ko veidojot uzņēmuma stratēģiju. Tas, ko es gribētu teikt, kad ja mēs mācāmies no grupas, tad es domāju, ka noteikti mazie vidēji uzņēmumi Latvijā noteikti var mācīties no tiem lielajiem uzņēmumiem, kas jau darbojās tirgu, un noteikti ir labi un sliktie piemēri. Es varu teikt, ka mēs paši esam mēģinājuši daudz ko, un mēs labprāt to komunicējam, gan labās lietas, un man liekas, pat būtiskāk komunicēt tās sliktās lietas, kuras neizdodas, lai citi uzņēmumi nemaz nesāk to darīt un neiztērē liek līdzekļus. Tāpēc, manuprāt, svarīgi ir šī sadarbība, šī komunikācija semināros, fórumos, kur lielie uzņēmumi var dalīties un mazie uzņēmumi var ņemt šo labo praksi. Jā, droši. Tikai, manuprāt, papildinot, mēs cenšamies meklēt labākos pārvaldības piemērus Latvijā, ārpus Latvijas, kaut kur, ko mēs katras daļas, nodaļas vadītāji, kas mums ir cenšas atrast kaut kādus labus risinājumus. Pats starts noteikti ir ar to, ka mēs iekšienē definējam paši sev mērķus tekošajam gadam, izvirzam KPI, virzam primāros uzdevumus, kurus mēs katram tam mērķim apakšā darīsim, lai to īstenot. Un mums pirmajā gadā gāja ļoti grūti, un mēs bijām apņēmības pilni paši izvirzīt tos mērķus, un vairākas reizes ar daļu vadītājiem tikāmies, runājām, un tad
pēc tam grūti, ka viņus ir iedzīvināt. Tad 2. gadā mēs paņēmām palīgā profesionālu konsultantu, kas mums tā kā veda cauri līdz tiem mērķiem. Mēs nonācām un šobrīd mēs viņus esam jau integrējuši savās iekšējos vadības sistēmas dokumentos. Un svarīgi vēl ir nemitīgi to komandu, tiem cilvēkiem saviem, kas apkārt esam, kas ikdienā strādājam, dot iespēju mācīties, dot iespēju pilnveidoties. Un pēc kaut kādas 360 grādu novērtēšanas ir pārunas un viņas var veikt atklāti, un katrs jau tā kā saprot, kuras varbūt ir tās lietas, kuras gribētu attīstīt, tad dot šo iespēju. Un pēc tam ir ļoti laba atgriezeniskā saite, ir ļoti labs tāda dinamika uzņēmumā, jo galvenais saglabāt tādu atvērtību, jo šobrīd mūsdienu digitālajā laikmetā, kad mēs visu darām elektroniski, mēs dzīvojam ļoti strauji dzīves. Tā ikdiena ir ļoti, ļoti strauji. Tas darba apjoms, ko mēs paveicam, ar katru gadu paliek arvien ātrāks un ātrāks. Tad labi priekšnosacījumi, piemēram, pagājušā gadā mums bija tādas digitālās apmācības. Jebkurš var pieteikties kaut kādām elementāram lietām, ko viņš grib attīstīt. Tur sākot ar Excel, ar Google rīku lietošanu. Un tu pēc tam jūti, kā tas viss pie tās pārvaldības tev tā kā sasumējas kopā. Es gribēju pajautāt, zaļās investīcijas, zaļie projekti, ja tā var teikt. Kas ir pirmais saprast, kāda veida fondu programmas ir pieejamas, ja Eiropas atbalsts ir pieejams, un tad, tā teikt, iet niansēs un darīt, vai otrādāk, kas jums ir kā uzņēmumam vajadzīgs, lai jūs, piemēram, samazinātu būtiski CO2 izmešus vai darītu citas ilgspējīgākas lietas. Kā jums šķiet, jebkuru ceļu esat jūs gājuši? Ja mēs runājam par Nesti, es teiktu, ka mēs vairāk esam gājuši to ceļu, ka mēs paši skatāmies, kur un ko mēs varam samazināt, kas ir tās lietas, kur kaut ko investējot, varam samazināt resursu izmantošanu. Un varbūt pat es pat teiktu, tas nav vienmēr bijis saistībā ar ilgtspēju. Mēs tā varbūt, ja tā atceros pirmās lietas, ko mēs darījām, mēs tagad sāka nākt iekšā, piemēram, tās pašas LED lampas, jo vairāk kā pirms 10 gadiem mēs visā staciju tīklā nomaiņām teritorijas apgaismojumu. Tāds vārds ilgtspēja nebija mūsu plānā. Mums bija doma, teiksim, kā samazināt izmaksas, kā taupīt elektroenerģiju. Investējām, plānojām 3-4 gados atmaksāsies, beigās atmaksājās 2 gados. Tā kā ir lietas, ko mēs vienkāršas, ko visticamāk varbūt jau mēs ikdienā pat darām, pat neapzinoties, ka tas jau ir zaļi, ilgtspējīgi. Gins minēja par darbiniekiem. Investīcijas darbiniekos, apmācībās, tas ir viena no pamata lietām ilgtspējā, teiksim. Mēs zinām, ka tie darbinieki būs motivēti, izglītoti, viņi nemeklēs citu darbu, un tas jau vien ir labs pamats, lai uzņēmums attīstītos. Tik papildinot droši vien Armandu, ka tās daudzas lietas ir tādas, ko mēs uztveram arī pašsaprotams un darām. Tur ražojam elektrību no biogāzes, iegūstam siltumu. Ja? Gribētos iet kaut kādus nākamos jau soļus, mēs būtu gatavi viņus spērt, lai veidotu noteikti pie nākamajiem soļiem, vai tas ir transportā vai enerģijā, kuru mēs izmantojam. Mēs noteikti gribētu to darīt no tiem resursiem, kas mums ir jau pieejami, jo viņi automātiski mums ir mazliet izdevīgāki. Un tādā veidā arī nodrošinot patiesībā, ka mēs uz vietas paši spējam arī kaut ko saražot un paši pēc tam arī izlietot. Es labprāt pievienoto šai diskusijai. Man ļoti patīk šī diskusija par to, ka uzņēmumi redz arī savu lomu tādā ne tikai priekš sava KPI un priekš saviem sasniegumiem, bet tad, kad procesi ir skaidri definēti, viņi ir vērsti uz ilgtspēju, un tad tas skar ne tikai pašu uzņēmumu, bet tas ir arī signāls sadarbības partneriem visā piegādes ķēdē, klientiem, tātad par uzņēmumu vērtībām, kas palīdz uzlabot procesu un efektivitāti, un arī tas ir signāls un tāda izglītība, kas tiek sniegta darbiniekiem, lai šo praksi pārnestu
uz savu privāto dzīvi, jo, kā mēs zinām, ļoti daudz lietas ir atkarīgas no paradumu maiņas, ko mēs spējam darīt. Jo arī tad, kad mēs diskutējam par tādiem lieliem mērķiem un tur, kur ir vajadzīgas lielas investīcijas, mēs bieži vien nonākam līdz tam, ka daudz ko var izdarīt arī ar mazu naudiņu, darot lietas savādāk katram pašam. Bet, tad, protams, mums ir jābūt kaut kādam piemēram. Un tad uzņēmumi, kuros šie procesi ir sakārtoti, un tad jau darbā pavadītais laiks jau kļūst tev par tādu praksi, var pārņemt tūs personīgo. Ja tu darbā šķiro atkritumus, tu zini, ka tava elektrība ir zaļa un ka tu arī ražo siltumu no aprits ekonomikas principu ieviest. Es teiktu, ka šis ir ļoti, šo uzņēmumu loma ir ļoti nozīmīga. Bet vēl piebilstot par to, kā mēs vairāk varam, kā katrs uzņēmums vai ir iestādes var kaut ko vairāk darīt ar izglītošanas paņēmieniem. Es teiktu, ka ja mums ir grūti atteikties no tiem maisiņiem, kas mums ir veikalos pieejami, tad izlasot rēķinos, no kā sastāv mūsu rēķins, es teiktu, ka tas ir tas, kur mēs varam darīt vairāk. Jo, kaut vai nekustamā īpašuma nodoklis. Tad, kad tu saproti, kāpēc tev ir tāda procentu likme vai tāda, ko tu dari nepareizi, kāpēc tev ir lielāka un tev varētu būt mazāk, tad tu sāc domāt, ka kaut kas ir jādara savādāk. Tas pats arī, piemēram, saņemot rēķinu par atkritumu izvešanu, ir viens cipars. Manā rēķinā ir. Nezinu, kāpēc. Bet, ja tur būtu atšifrēts un ja cilvēks saprastu, kādas ir tavas iespējas samazināt rēķinu, jo faktiski dārgākās lietas ir nešķirot atkritumu, tad cilvēki arī sāktu skatīt, ko es varu darīt. Būs izcils piemērs, jums jāpārceļās uz Vidzemi, jo ieejot mūsu klientu apkalpošanas lapā, jūs varēsiet redzēt pa mēnešiem, kādu atkritumu apjomu jūs esat pats saražojusi, kas ir kādi atkritumu veidi, kurus jūs esat nodevusi. Un tad arī jūs pat droši vien varēsiet izmantot kaut kādu aprēķinu metodu seg emisijām un aprēķināt, cik jūs esat viņu saražojis. Bet mazliet vēl atbildot par pārvaldību, tā ir arī noteikti uzņēmuma iekšienē kultūras maiņa. Tā kultūras maiņa, kas notiek tā kultūra vidi kolektīvā, ka ir noteikti vēstneši tādi, man gribās viņus, es uzreiz prātā, man nāk mūsu daļu vadītāji daži, kas šo vēstnešu lomu pilda, jo viņi pēc būtības ir tādi cilvēki, viņi tam tic, un viņi dara ļoti smagu darbu, jo viņi dara arī ļoti lielu to pārliecināšanas darbu pārējiem kolēģiem, kuriem ir ierastais vieglākais varbūt ceļš, un tas prasa ļoti tādu lielu enerģijas patēriņu iet tam visam cauri, un mēs varam darīt to savādāk. Un tad mēs sākam pamazām to darīt savādāk, bet tas nemainās tā uz knipi. Es varbūt iemetīšu tūlīt vienu jaunu trendu, kā mēs te pirms tam runājām. Faktiski mēs sākām runāt par tādu jēdzienu kā zaļās darbvietas, kas it kā šur tur tiek lietots, bet nav viņš aizgājis ar tādu izpratni, ko tad mēs saprotam. Protams, zaļās darbvietas ir noteikti zaļos uzņēmumos saucamos, kas sniedz vidas pakalpojumus un tā tālāk, bet atcerēsimies, ka arī šais uzņēmumos viss nebūs zaļās darbvietas, jo tur būs arī tie, kas izpilda administratīvās funkcijas un nodrošinājuma funkcijas un tā tālāk, bet zaļās darbvietas var būt arī uzņēmumos, piemēram, izveidojot speciāli šos cilvēkus, kas arī daudzos uzņēmumos ir lielajos, kas atbild par vidas aspektiem, vidas aizsardzības aspektiem, tātad rēķina gan visus šos nospiedumus, gan rēķina, kā iepirkumos iestrādāt zaļā iepirkuma princips, kā ņemt visu to vērā, kā visu to pamatot, bet ir vēl trešā grupa, par ko šeit runāju, tāpēc arī pacēlu šo jautājumu. Zaļās darbvietas, kas faktiski ir neformāli zaļās darbvietas, kas ir šie cilvēki, kas atnāk ar savām zināšanām, nes viņas tālāk un attīst. Un tad ir jautājums, cik uzņēmums ir gatavs šādas darbvietas, teiksim, veicināt, motivēt vai kaut kādā veidā atzīmēt. Tie viens tāds piemērs, varbūt no citas kultūras, mēs tomēr domājam Eiropā savādāk. Savulaik Japānā viens no lielajiem uzņēmumiem, viņiem bija nosacījums, ka pilnīgi visiem darbiniekiem ir reiz gadā
noteiktā laikā jāiesniedz viens racionalizācijas priekšlikums. Tas attiecās arī uz apkopējiem, sētniekiem, visiem pārējiem. Un visi to zināja, ka tas ir jādara, un viņi to arī darīja. Ar tādu uzsvaru, ka gala rezultātā labākais no tiem labākie priekšlikumi tiek arī īstenot dzīvē, tad uzņēmums viņus ievieš, un attiecīgi tiek tie cilvēki motivēt. Tas nozīmē, ka viņi jau tomēr visu laiku ir kaut kādā tādā domāšanas veidā, kā es varu vēl kaut ko labāk vai vairāk. Un tas ir jautājums par pārvaldību, kam būtu jābūt principā šiem aspektiem visā valstī, gan valsts pārvaldē, gan uzņēmumos. Jo, ja mēs runājam par sabiedrības domāšanas paradigmas maiņu, kas ir nepieciešama viennozīmīgi, tad tādā veidā mēs pie viņas varam nonākt. Tikai kopā risināt. Varbūt arī varētu apgalvot, ja gan uzņēmēju pusē, gan valsts pārvaldes pusē būtu šīs zaļās darba vietas, tad būtu tāda efektīvāka saruna savā starpā. Domāju, ka jā. Tad darāmais darbs, bet, protams, apzinoties arī to, ka īpaši laikam maziem uzņēmumiem tas ir grūti paceļams pasākums, jo tas tomēr maksā naudu. Bet es tomēr arī paturpināšu vēlreiz. Ja runājam par mazajiem uzņēmumiem, tad varbūt tas jautājums, kas te jau izskanēja no kolēģa puses, ka viņi ir gatavi dalīties ar savām zināšanām. Ir jau valstis, kur veido klubus, kur lielie uzņēmumi, teiksim, dalās ar saviem pieredzes stāstiem par labajām pieredzēm, arī par sliktiem, ko nevajag darīt, lai mazie uzņēmēji saņem šo informāciju faktiski bez papildus samaksas vai vēl kaut kas. Tad ir visādas iespējas, kā to veidot, un es domāju, ka mums ir pietiekami daudz dažādas profesionālās uzņēmēju asociācijas un tā tālāk, kur varētu šo te informāciju nest arī mazajiem uzņēmumiem, jo ir jau lietas, kā Aiga minēja, kaut ko var arī bez naudas izdarīt. Kad tas bija pagājušā gada vasarā, neatceros konkrēti kurā periodā, bet, ja nemaldos, tas bija Finanšu ministrijas pasūtījumā, viena no lielajām auditoru kompānijām bija izveikusi projektu par taksonomijas ieviešanu Latvijā. Un tur bija, manuprāt, diezgan tāds interesants un gana konkrēts priekšlikuma dokuments ar konkrētām darbībām, kuras veikt un kurš par to ir atbildīgs. Protams, kad atbildības tur nebija tā, ka tas ir viena ministrija par to atbild, tur bija nozares asociācijas, tur bija vairākas ministrijas, bet bija arī priekšlikums, kura konkrētā ministrija ir atbildīga par konkrēto priekšlikumu. Diezgan, manuprāt, labs dokuments, no tā varēja zināmu daļu paņemt un darīt, bet ir sajūta, ka ir pazudis kaut kur gaiteņos, bet tas nav absolūti nekāds pārmetums, bet tas ir tas, ko jūs sakat, un es piekritīšu, kad ir jāveido vide un tādi rīki, kur uzņēmumi var iet un smelties labās idejas. Tā skaitā arī runāt par to, kas ir tas minimums, piemēram, labākā prakse par mērķiem, minimālā lieta, ko apkopot no datu viedokļa, jo visticamāk arī tad, kad mēs runāsim par dažādām atbalsta programmām, kuras nāks, ir jābūt lietām, kas ir izmērāmas, un jau tagad ir entie piemēri, kurus es varu komentēt, entie piemēri, bet no banku sektora puses, tas ir stāsti tikai par to, ka mēs apkopojam šodienas situāciju, bet mēs arī gribam redzēt, lai uzņēmumam būtu arī šie mērķi, kā viņš grib samazināt vienu vai otru rādītāju. Skaidrs, ka šie dati ir ļoti svarīgi un ir jābūt arī vēsturiski tiem apkopotiem. Tā kā šīs ir tās praktiskās lietas, pie kurām ir jādomā, un kāpēc es par šo saku pārvaldības daļā, jo pārvaldība tas pēc būtības arī ir, kas par to atbild. Vai par to atbild visi kopā, vai tur tomēr ir valdes līmenī kāds viens atbildīgais par jomu, tad ir cilvēks vai vismaz puseslodze no cilvēka, kas pieskat šos mērķu rādītājus, apkopo datus un rūpēs par šīm lietām. Tā kā man ļoti patika arī, ko jūs minējāt, kad smeļamies labo pieredzi, skatāmies to, kādi ir labie pārvaldības modeļi, mērķi, ilgspējas ziņojumi. Patiesībā tagad arvien vairāk parādās, kuras var lasīt un smelties ļoti labas lietas. Tā kā pagaidām izskatās tā, ka vairāk tas ir pašu uzņēmēju pusē, atrast to labo pieredzi, tas, par ko mēs varam domāt valsts mērogā, visticamāk iedarbināt šo
kaut vai priekšlikumu, kas ir bijis, paņemot vienu konkrētu piemēru, taksonomiju, kas ir ļoti apjomīgs dokuments un, manuprāt, arī diezgan sarežģīti izprotams parastiem lasītājiem no pirmās dienas. Jā, tā kā šīs ir tās lietas, kas ir jādara. Bija arī viens jautājums par to, kad uzņēmumi sagaida no finanšu sektora atlaides kreditēšanā, jeb finansējumā un tam līdzīgi. Tas tā ir, kad uzņēmējiem tas ir. Kas ir tas, ko uzņēmējiem sagaida no finanšu sektora, domājot par zaļiem finansējumu? Es tagad nedaudz publiski izaicinu sev, bet jums ir visas iespējas teikt, kas ir vēl, kāds vispār viedoklis ir, ko finanšu sektors var darīt lietas labā. Mums varbūt nav tik aktuāli finansēšanas jautājums, bet es domāju, ka jebkuram vidējam mazajam uzņēmumam, kurš grib attīstīties, kurš grib kaut ko darīt, un šobrīd tās ilgspējas prasības ir obligāti jāietver arī projektos un biznesa plānos. Tā kā es domāju, tas ir ļoti, ļoti būtisks faktors, ko bankas var piedāvāt, gan finansēšanas, iespējams arī citās apdrošināšanas sektorā vai kaut kur citur. Jā, mēs arī reģionāli, kad diskutējam ar pašvaldību pārstāvjiem, tad, protams, šīs ilgspējas lietas viņas ir saprotamas, viņas ir pieņemamas, bet izaicinājumi tādiem iedzīvotājiem vai pašvaldībām ņemot vērā mūsu ceļu infrastruktūru un iespējas izbūvēt, teiksim, elektroauto uzbūves stācijas vai teiksim, iegādāties pašvaldībai elektroautobusu un vai viņš vispār šādos apstākļos, kā ir šodien, vai viņš būs ilglaicīgi kalpojošs transporta līdzeklis. Tad ir tās dzīves realitātes. Un tas, ko iedzīvotāji saka par nenosiltinātām mājām, un ņemot vērā tos cilvēkus, kas dzīvo šajās vecajās nenosiltinātajās mājās, tā ir finanšu pieejamība. Viņi saka, mēs būtu ar mieru to darīt, tikai mums neviens nedod kredītus, lai viņi varētu to paveikt. Tā kā, līdz ar to tur varbūt būtu kaut kādas kopīgas lietas risinājums. Es noteikti varu no savas puses lekt šajā brīdī iekšā, ņemot vērā, ka mēs jau tuvojamies drīz diskusijas beigām, kad pirmā lieta, kad bankas jau īpaši ir ieinteresētas finansēt gan kopumā, gan jo īpaši to, ko mēs varam kvalificēt par zaļu finansējumu. Lai tas būtu zaļš finansējums, protams, kad mēs nevaram to nosaukt pēc sava ieskata, ka tas ir zaļais kredīts. Mums ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, gan pieminētā taksonomija, gan bankas ir spērušas arī nākošo soli un veikušas arī papildus kritērijus izvirzījuši. Un tas viss notiek, un ja mēs runājam par komerces segmentu un uzņēmumiem, tad mēs jau tagad novērojam, kad ir izteiktāka konkurence tieši runājot par zaļiem projektiem, jo bankām ir zaļo kredītu aktīvu mērķis, tas ir publiski ziņojams, un tas ir tas, ko mēs kā sektors darām. Bankas ir salīdzināmas par šī rādītāja. Protams, ka tas ir par bankas vērtību un akciju cenu, jo vai nu viņai ir spēcīga ilgspējas stratēģija vai nav. Un tad ir visas pārējās lietas, jā, bet šeit es gribu vērst uzmanību uz to tendenci, kas nāk, jo īpaši šajā gadā izteikti virsū tas, kad, lai bankas izpildītu šīs prasības, tas nav tikai par zaļo kredītu piedāvāšanu, tas ir arī šo projektu vērtēšana kontekstā, kāda veida uzņēmums tas ir, vai viņš darbojās ilgtspējīgi vai nē. Un pat tad, ja viņš ilgtspējīgs varbūt nav šodien, vai viņam ir plāns palikt par ilgtspējīgu uzņēmumu. Līdz ar to bankas arvien vairāk prasīs datus, jeb informāciju par katru uzņēmumu, un tas būs par visiem šiem trījiem faktoriem, kas ir vide, pārvaldība un sociālais faktors. Tā kā šeit vēl viens moments, kas apliecina to, ka uzņēmumiem jo īpaši ir svarīgi domāt par informācijas apkopošanu, par skaidriem mērķiem, un tad mēs atkal nonākam līdz pārvaldībām, kurš par to atbild, un vai es kā uzņēmums esmu izvērtējis, kas varētu būt tas ilgspējīgais, jeb zaļais projekts, ar kura palīdzību es varu samazināt vienu vai otru rādītāju vai sasniegt mērķi. Un tur bankām ir tiešām ļoti atvērts durvis gan finansēt, gan arī izglītot uzņēmumus. Un tas ir tas, kas notiekās. Tā kā ar šo es arī gribu aicināt, kad uzņēmumi ir laipni gaidīti un ir jāuztver arī banku jautājumu kā ļoti labs izglītojošs vingrinājums.
Tā arī to varētu nosaukt. Un varbūt tā nobeigumā ir mēs tā diskusija izveidojās par dažādām jomām, un es no vienas puses varētu mēģināt pats sastrukturēt, bet es tomēr izvēlēšos to laiku izmantot tā, kad jautāšu katram no jums, ja jums tagad būtu no savas puses jāiedod tas tāds labais, vērtīgais vēstījums tam mazajam vidējam uzņēmumam, esot tajās savās kurpēs un zinot, kas notiekās. Kas tas būtu? No savas puses es teiktu, ka izmantot šo kā iespēju. Nevis varbūt kā problēma, bet kā iespēja. Tāpēc, un vairāk skatīties ne tikai uz to, kā mēs šodien runājam, varbūt par tiem, kā cenu samazināt no resursu viedokļiem, tam līdzīgi, bet par iespēju jauniem produktiem. Tāpēc, ka nedaudz mainās tirgu starp dalībniekiem, tīpaši mēs skatāmies mazie vidējiem, kas varētu ienākt varbūt ar jauniem produktiem iekšā. Un tas, kas ir svarīgi, kad būtībā pietiekoši arī plašs atbalsta klāsts, vienkārši viņš ir jāizmanto. Tā kā skatīties uz to kā iespēju. Viņš ir jāmāk atrast? Altumā var iet, piemēram, tur ir jau diezgan skaidri sastrukturēts, līdzīgi kā kolēģi mājaslapā. Tā kā tur var atrast un skatīties uz to kā iespēju un soli pa solim iet uz to. Paldies, un varētu būt vēstījums tas, kad būs arvien mērķtiecīgāk tā informācijas nodošana uzņēmumiem, nozarēm. Jā, es teiktu, ka šodien tā informācijas apmaiņa ir kritiski svarīga, un tāpēc ir labi, ja uzņēmumi ir biedros kādās lielākās organizācijās vai seko tādiem izglītojošiem pasākumiem, kā piemēram šis vai citas organizācijas, kas rīko šos seminārus par to, kas ir jaunais, kas ienāk. Un arī izmantot patiešām šīs vajadzības, kas mums valstiski ir, kā aizvērt šo starpību starp to, kur mēs šodien esam un kas ir mūsu pienākums nākotnē, jo tur būs nauda, jo tas ir zaļais finansējums, kas mums palīdz šos klimata neutralitātes mērķus sasniegt. Un ar inovācijām skatīties patiešām, ko var piedāvāt, jo tie piemēri ir. Te pašā transportā tu vari uzlabot aerodinamiku ar kaut kādiem risinājumiem, kas kaut kur pasaulē ir, pie mums nav. Tad es teiktu, būt apritē. Tas pieminētais zaļais finansējums, mēs pēc būtības runājam par tiem pašiem mērķiem, ne mērķiem, bet datiem, kuri ir jāapkopo, un ir svarīgi, lai tev ir mērījumi kā uzņēmumam, kā tu strādā šodien, un kāds ir mērķis, ko tu vari samazināt uz nākotnī. Ja tas ir, tad mēs varam runāt, lai kvalificētos, piemēram, Eiropas Savienības kādai programmai, ko valsts piedāvā. Jā, tie ir tie kritēriji, kas pasaka, ka finansējumu, lai piekļūtu šim finansējumam, tev ir jādod pienesums emisiju mazināšanai, un tas noteikti ir produkti vai procesi, kas mums palīdz valstiski tikt no punkta A uz punktu B 30. gadā, kas ir tuvākais mērķis. Paldies! Es laikam teikšu tā, ka tā kā sākumā tika minēts, ka tā ilgtspēja un ilgbūtība, ka tas varētu būt trends, un tāds bija laikam jautājums arī pētījuma laikā, tad es teiktu, mazajiem vidējiem uzņēmumiem neticiet. Tas nav tikai trends, tā ir jau absolūta nepieciešamība, un nevis parīt aizparīt, bet jau šodien. Un šo te izaicinājumu, kas faktiski jums ir izaicinājums, pārvērtiet par iespēju. Jo vienmēr var atrast labus risinājumus, inovācijas un vispārējo. Paldies! Es domāju, ka mums nav ļoti daudz citu iespēju, izvēles iespēju. Un ir tikai jautājums, kā sabalansēt to tempu, cik strauji mēs šīs iespējas izmantojam. Un sabalansēt gan ar pieejamiem finansēm, gan ar atbalstu, gan ar kopējo valsts skatījumu, sabalansēt ar sabiedrības interesēm. Un sabalansēt arī mums kopumā ar Eiropas Savienību, lai mēs neatpaliktu un lai mēs spētu aiziet, bet tas straujums, cik ātri mēs varēsim to veikt, droši vien, kad ir atkarīgs ne tikai no mums, kas mēs šeit esam, bet arī vēl tādā valsts līmenī noteikti pietiekami daudzos līmeņos. Paldies! Manuprāt, katram uzņēmumam, lielam vai mazam, ir savas angliski tie sauc stakeholderi, nesaistītie, bet ietekmes uzņēmumi, ar kuriem viņi sadarbojas. Tie ir klienti, tie ir piegādātāji, bankas, valsts pašvaldības. Un es domāju, ka jāsāk pirmais ar tiem runāt, diskutēt, kas ir tās lietas, ko katrs var
šim uzņēmumam dot, ko viņi prasa no šī uzņēmuma, un tādā veidā jau to visu var veidot. Tā kā, manuprāt, ir jāsaprot, kas ir tās puses, kas mūs ietekmē, un diskusija, sadarbība būs tas, kas šo procesu virzīs uz priekšu. Super, un man nobeigumā gribās teikt vienu arī atziņu no pētījuma, kas, manuprāt, ir diezgan laba, ka 4 no 10 aptaujātajiem uzņēmumiem norādīja par to, ka šī ilgspējīgā darbība tas ir par nākotni. Tātad šī apziņa jau ir, bet vēl ir daļa uzņēmumu, kas uzskata to, ka tā ir iespēja uzlabot produktu pievilcību un konkurētspēju. Tas ir tas, par ko mēs šeit runājām, un tas ir par laicīgu gatavošanos, un laicīga gatavošanās ir izprast tēmu un izdarīt savus mājas darbus katrs savā pusē, laikam jāsaka tā. Ar šo tad es arī gribētu teikt jums lielu paldies par šodienas diskusiju, un tie, kas vēl nav ieplānojuši rīt būt ilgbūtības formā, tad aicinu to dzirdēt gan klātienē, gan attālināti, un to var atrast tīmekļa vietnēs. Paldies liels jums par dalību, un paldies skatītājiem arī par jūsu uzmanību.